Un kā solīju, šodien gribu jums parādīt ziemas modeļus šaurākām un vidējām pēdām. Sāksim ar Vikingu. Man šeit ir rokās tāds unisex mēls modelis, jo Vikingam nav visi modeļi plati, ir arī šaurāki, kā piemēram šis, un tad ir arī no meiteņu kolekcijas tāds. Viņi der gan vidējām, gan šaurākām pēdiņām. Viņi varbūt nav tik ļoti šauri kā Superfit, jā, Superfit ir vēl šaurāki modelīši, bet viņš tiešām ir labs vidējām kājām. Vēl viens arī Viking modelis, tāds zaļš, smuks, košs. Pieminēšu arī, ka visiem membrānas apaviem iekšpusē nav vilna, bet ir poliesters. Un vilna ir tikai dažiem modeļiem goma, un arī no tie, kas mums pieejami, arī Didestep ir vulmīgs. Visiem pārējiem membrānas apaviem, jo daudzi prasa, kas tur ir iekšā, tāpēc es uzreiz atbildu, tur ir poliestera siltinājums. Šeit man ir divi pārīši no Superfit. Tas ir tāds vidējais, jo, ja vajag ļoti šauru, Superfitam ir vēl šaurāki modeļi. Bet šie der gan vidējām, gan arī šaurām kājām. Viegli, forši, mīksti. Tiešām laikam no tādiem ziemas apaviem vieni no visvieglākajiem. Un arī Geox pārsvarā ir vidējām un šaurākām pēdām. Kaut gan mums daži klienti teica, ka viņam der Geox un ir platas pēdas, bet tur varbūt tiešām ļoti atkarīgs no tās pašas pēdas, jo pārsvarā viņi vienalga tas tiešums un tas modelis, viņš vairāk domāts tiešām vidējām un šaurākām kājiņām. Tieši tāpēc mēs parasti izvēlamies dažādus modeļus, dažādus brendus, lai jums būtu no kā izvēlēties, jo visas kājas ir dažādas, vēlmes ir dažādas, tā kā droši skatieties, izvēlieties un gaidīsim jūs ciemos pie mums.